Mārtiņš Labāns, Tekstu Reach uzņēmumu vadītājs un arī, kā mēs pieteicām visās reklāmās šim livestreamam, lepns elektroauto īpašnieks. Es domāju, ka tas ir tāds labs vārds, jo man šķiet, ka tavs dzīve ar elektroauto kanāls ir tāds viens no realistiskākajiem, piezemētākajiem kanāliem, kur tu uzzināt gan par elektroauto izvēli, gan par praktiskajām ikdienas sīkumiem, tā skaitā dažādiem aprēķiniem. Tā kā es tiešām, Mārtiņ, liels paldies, ka tu atradi laiku un pieslēdzies. Mums gribējās tādu praktisku sarunu ar cilvēku, kurš tiešām ir elektroauto īpašnieks, jo es neesmu, es braucu ar benzīna auto, diezgan rīgu benzīna auto, līdz ar to man būs interesanti ar tevi aprunāties sīkāk par šo tēmu. Protams, šādi tādi elektroauto ir bijuši, bet sākam varbūt ar tādu ievadu jautājumu, kamēr cilvēki mums slēdzās klāt un aizpilda aptauju, ko mēs palaidām. Kā tu nonāci līdz TikTokam? Jo man šķiet, ka tu neesi tā tipiskā TikToka vai influencer jaunietis, kurš taisa deju video, lai gan tavs saturs ir tiešām uzmanību piesaistošs, bet kā tu pats nonāci līdz TikTokam? Es sāku Instagramā, pēc tam Facebookā, pēc pāris mēnešiem uztaisīju kontu. Es vienkārši visu to pašu saturu vienkārši dublēju visās platformās. Un tad vēl pēc kaut kādiem mēnešiem man te draugi, kas ir nedaudz jaunāki par mani, man ir 42, bet tāda 30 gadnieku paudze, viņi teica, viņi saka, ja tu gribi močīt, tev jābūt TikTokā, ka viss notiekot TikTokā. Un tagad es arī pirms nedēļas piereģistrējos Threads tajā Instagram Twitterī, ja, sauksim to tā. Tā kā man saturs ir 4 platformās, viņš visur ir vienāds. Kaut kur varbūt kaut kas tur nenošērojās, tur viens vai otrs, bet pa lielam es netaisu speciāli priekš TikTok vai kā, kaut ko uzfilmē, ko man ir sakāms, es to ielieku visur. Jāsacina gan, ka man arī likās, ka TikToks ir tāda jauniešu vieta, bet te ir arī mans santehniķis un daudz vecāku cilvēku. Tad es sapratu, ka te ir īstenībā arī daudz mana vecuma cilvēku, vai arī cilvēki, kas interesējās vai varētu interesēties par elektroauto. Tā kā bet var just, ka ieliekot to pašu saturu Instagram, TikTok un Facebook, ka tomēr tās auditorijas atšķirās, vai atšķirās tās reakcijas, vai atšķirās tās, kad, ja tas video ir mazliet tāds, varbūt tāds, uz tādu provokāciju vairāk, tad tās reakcijas tādā TikTokā ir vairāk un Facebookā, Instagramā mazāk. Ja viņš ir vairāk tāds uz to smukumu, tad Instagramā viņš labāk iet. Ja viņš ir uz tādu praktiskumu, tur tādu. Tur var just, ka tas autorijas profils pa tām platformām atšķirās, bet kopumā jau mēs jau te visi tusējam pa visurien, man liekas. Tas tā atkāpēja par tiem sociāliem tīkliem. Tas ir vērtīgi, un šeit, ka daudz cilvēki grib kaut ko likt TikTokā, bet līdz tam nenonāk. Kas ir tavs padoms par to video gatavību? Jo dažkārt man šeit, ka cilvēki domā, ja es taisu saturu TikTokam, tad tur man vajag tur transitions, man vajag mūziku, man vajag tekstus, man vajag tur visus subtitrus likt un vispārējo. Man šeit, ka dažkārt tur pazūd tajā sarežģītībā tas entuziasms kaut kur. Pilnīgs muļķības. Tu dari to, ko tu dari. Ja tu vienkārši filmē bez mūzikas, bez fona, bez nekā kaut ko, par ko tu gribi stāstīt, tad tu tādu arī viņi liec tajā TikTokā. Un tava auditorija tevi atradīs. Ja tu tur gribi kaut ko tur izskaistināt un būt par telefonu montāžu režisoru strādāt pats sev, tad tu to dari un tevi atkal ir cita auditorija, kas tevi arī atradīs. Tā kā jābūt vienkārši, ja tu esi tu pats un stāsti godīgi, jo kas ir tāds, influenceris vai tāds, kā to latviski sauc, ietekmelis vai. Es sev par tādu neuzskatu. Man nav mērķis ne tur veidot sadarbības, ne pelnīt ar to naudu, neko. Vienkārši padalīties ar savu pieredzi, bet, tātad, jo tu esi godīgāks, jo tu esi patiesāks, jo tas saturs arī labāk iet, vienalga kāds viņš ir, vienalga par kādu tēmu viņš ir. Tikko kā tu sāc tēlot, kā tu neesi tu pats, auditorija to jūt. Tas ir tāds nerakstīts likums, tādā kodā tas tev iet iekšā tajā video vai vienalga, kur bildē, un cilvēki to jūt, un viņiem tas vienkārši nepatīk, ka viņi to nelaiko. Tiesa gan, TikToks, es teiktu, ka TikTok algoritms, kā viņš spēja atrast tavu auditoriju, un kā viņš spēja piedāvāt caur šiem te
for you page, ja. Man ir 3 bērni mājās, viņi man māca arī visu to lietot. Caur to for you, jā, tu ieliec saturu, tevi kaut sekotāju bāzi, tev piesakojas tavi draugi, bet, protams, to sekotājs tu pēc tam piesaisti jaunus ar to, ka TikToks mācās arī Instagrams un vispārējās platformas mācās, kas ir tava auditorija, kāda tipa, kāda vecuma grupa, kāda interešu, tur vienalga, kāds ir tie profili, ko viņi par mums tur zina, ja? Tad viņi to tavu saturu piedāvā līdzīgai auditorijai, kas nav līdz šim tev sekotāji, ja? Un attiecīgi tad tā ir tā iespēja, kā tu vari, kā tā platforma tev palīdz savākt tev to auditoriju. Un šī te feature TikTokam strādā daudz labāk nekā Instagramam un Facebookam. Respektīvi, TikToks māca labāk atrast tavu auditoriju, kas tev piesakojās. Ar vienu un to pašu postu tu vari savākt vairāk sekotājus TikTokā nekā Instagramā. Tā kā TikTokā ir arī nopietni cilvēki un nav tur tikai bērni un muļķības. Tā kā, ja gribi influencēt, dari to arī TikTokā, jā. Nu labi, ķeramies, Mārtiņ, pie šodienas tēmas elektroauto un ziema, jo koncentrēsimies uz esošiem klimata apstākļiem, jo es arī pamanīju, ka šur un tur arī medijos un, protams, arī sociālajos tīklos, protams, ir panesušās dažādas sarunas un dažādu vēju pūš. Šeit sveiciens Kristupam Skutelim, kas ir uzņēmies tādu elektroauto testa dzīvi šobrīd, dzīvi ar elektroauto testa režīmā, par ko jūs varat noteikti lasīt arī sīkāk arī viņa rakstos un sociālajos tīklos. Un man šeit, ka cilvēki ir iedvesmoti, jo tādas, vairākas nometnes ir tie, kur ir, viss kārtībā, beidziet runāt muļķības, ar elektroauto visu ziemā ir labi, tad ir tie, kam atkal nav viss labi, un tad ir cilvēki, kas klusē, un visi tie, kas priecājās, ka viņiem varbūt nav elektroauto. Tēma ir saistoša un polarizējoša dažādām nometnēm, bet, lai mēs saprastu, Mārtiņ, tavu pozīciju noraksturo varbūt tās savas attiecības ar elektroauto, tā skaitā tu lādē mājās, tu lādē pa ceļam, ar kādu elektroauto tu brauc, cik aptuveni tu ikdienā nobrauc, lai cilvēki saprastu, kas ir tavs profils. Es braucu ar Audi e-tron, to pirmo lielo to bobiku. Audi tā problēma tāda, ka viņam viss mašīna saucās e-tron. Mazais, lielais un tas sport tāds, kas ir Porsche Taycan brālis. Viss ir e-tron. Man ir tas Audi e-tron 50, ja, pēc tā var atrast, saprast, kāds tad ir tas mans auto. Vai pastīties manu blogu galā, ja, kāds ir mans auto. Tā ir liela jaudīga mašīna, pilnpiedziņas ar 313 zirgspēkiem un ar vismazāko bateriju, kāda tā mašīnā ir. Man ir 64 kWh baterija. Turklāt tā mašīna ļoti ēdelīga, viņa tērē, viņa teiksim, no visām elektromašīnām, kuras vispār es zinu, ja, kas ir Latvijā nopērkams un tādā mūsu radarā, ja, apskatāmas un apdomājams, viņa ir visēdelīgākā, ja, viņa terē visvairāk. Ja. Vēl tāds pats ir Volvo XC40, tas arī ļoti ēdelīgs auto. Līdz ar to tas mans nobraukums, ko es varu nobraukt ar vienu uzlādi, ir vasarā viņš ir 300 km un ziemā tie ir 200 km. Tā starpība ir liela. Tā proporcija visiem ir vienāda. Apmēram tie 30%, jebkurai elektromašīnai, tad 30% ziemā būs tas nobraucamā attāluma kritums. Ja? Lādēju uz mājās, man ir pašam savs Volbox, kas man var lādēt auto ar 11 kW lielu jaudu. Es palādēju arī pilsētā un man ir diezgan daudz jābrauc arī uz Talsiem, kas ir mana dzimtā puse, un uz turien es nevaru aizbraukt ne vasarā, ne ziemā, es nevaru aizbraukt uz abiem galiem nelādējot. Tā kā esot Talsos, man vienmēr ir jālādē, Talsos ir 2 lādētāji, tie publiskie e-mobī. Tā kaut kā pirmos 13,000 kilometrus es nobraucu ar šo te auto, lādējot viņu mājās no parastās sadzīves rozetes, kas izklausās smieklīgi, par mani ņirgājās, tur manā blogā visi tur smējās, visi tur gudrnieki, ja, tur Tesla īpašnieki, kā tad tas ir kaut kāds tur rezerves variants un kaut kādām tur nestandarta situācijām, ja, bet es nobraucu 13,000 kilometrus no parastas kontaktdakšas lādēju mašīnu ar 2 kW lielu jaudu.
Nu, protams, ka es viņu nevarēju pa nakti tur pielādēt pilnu, no tukša līdz pilnam, bet tik, cik es dienā nobraucu reāli 70 līdz 100 km, tik arī daudz es pa to nakti varu ielādēt, tad, ar parasto rozetu lādējot. Bet tā mana motivācija uzlikt to jaudīgo, to mājas wallbox saucamo, bija tāda, ka es vienkārši sāku eksperimentēt ar izmaksām, ar uzlādes izmaksām un elektrības izmaksām, pārslēdzu savu elektrības tarifu mājās uz biržas tarifu, no fiksētā uz biržas tarifu, paņēmu wallboxu un attiecīgi lādēju mašīnu vislētākajās iespējamās stundās. Ar tādu domu, ka man tā rozetīte ir 2 kW, tas man ir 11 kW, tātad 5 un vēl mazliet reizes vairāk vienas stundas laikā es to enerģiju varu dabūt iekšā mašīnā. Tad es naktī paskatos, ja divas lētās stundas, es tajās divās arī lādēju, vai 3, vai 4, vai 5. Respektīvi, man tas palielina iespējas ietaupīt, ja, teiksim, tas wallbox. Tas pagaidām tā ļoti labi darbojās. Jā, Tas jau laikam ir tas zelta setups, ko visi grib, ka viņi var naktī kaut vai lēnām, bet lādēt, jo tas labi strādā. Man tā pieredze, Mārtiņa, ar elektroauto ir tikai uz tādiem īsajiem testiem. Tad jau, protams, to auto iedod, un tad tu tur kaut kur brauc, un te ir pārbraucieni, un tad tu lādē, tā kā plānveidā. Un tad ir bijuši tādas pāris reizes, kur man tas, es pats dzīvoju dzīvoklī Rīgā, un tad ir tā, ka Rīgas centrā tādās pīķu stundās bija grūti atrast kaut kur uzlādēties, bet tas jau kādu laiciņu atpakaļ bija. Tagad, protams, tā situācija solās palikt labāk ar visām elektrostacijām, ko es gribu būvēt, bet es vēl joprojām nevaru iztēloties, kā tas varētu būt man kā cilvēkam, kas dzīvo dzīvoklī un kuram darba vietā nav šī uzlādes stacija sanāk, un man negribot ir jāmeklē un jācer, ka ir kur uzlādēties. Kā tu vērtē to situāciju cilvēkiem, kuriem nav tā priekšrocība lādēt, kaut vai, kā tu saki, ar lēno uzlādi mājās? Es esmu tās domāšanas veida piekritējis, ka par elektroauto var sākt domāt kā par savu pamatu, teiksim, pirmo galveno ģimenes auto, tikai tad, ja tev viņu ir iespēja pašam mājās vai darbā vienu reizi dienā pilnībā uzlādēt. Es pazīstu cilvēkus, kas dzīvo dzīvoklī, un pazīstu vairākus, kuri dzīvo dzīvoklī un kuriem ir elektromašīnas, bet visiem šiem cilvēkiem arī ir mājās wallboxi. Tur ir dažādi dzīvokļi, tās situācijas ir dažādas. Vienam ir pagalmā izvilkts, ja, no viņam pagrabā tur ir sadals skapis, izvilku vadu, tas maksāja 200-300 eiro. Pagalmā uzlika stabiņu, saskaņoja ar visiem iedzīvotājiem, viņš tur stāv un lādē. Ja. Ir Kristaps Skutels, kas arī dzīvo dzīvoklī, viņam arī ir wallbox mājās blakus esošajā daudzstāvu stāvvietā, ja es pareizi saprotu. Bet tad ir arī cilvēki, kas man arī raksta un prasa padomu, kuriem nav šāda iespēja šādu wallbox, teiksim, izbūvēt, un viņam pat nav iespēja to 2 kW parasto rozeti nekur iesprāst. Viņš dzīvo parastā mājā, dzīvokļu mājā, kur viņš tātad nevar šo te wallbox ierīkot, un tad viņš jautā man viedokli, vai tas ir prātīgi, tad to mašīnu pirkt, un tad domāt, rēķināt tās publiskās uzlādes, kur tur tūmā viņam kaut kas ir, un tas. Es vienmēr saku, nē, šādos situācijās, jo tas tomēr, tas apgrūtinās un sarežģīs to plānošanu, būs tomēr jāsēž tajās uzlādēs un jānīkst, jātērē laiks. Reku kā reiz tieši Reinis un Kukija prasa, cik izmaksā tādu wallbox aptuveni uzstādīt. Tu atceries kaut kādas izmaksas? Manā gadījumā es viņu īrēju. Man ir Latvijā viens elektrības tirgotājs, kurš piedāvā šos te wallbox īrēt, nevis iegādāties. Var arī iegādāties ar vienreizēju maksu, bet viņš piedāvā tādu mēnešu nomu. Es viņu nomāju, maksāju mēnešu maksu par viņu, bet ja tu gribi viņu nopirkt sev īpašumā, tad tas maksā, sākot no kaut kādiem 250-300 eiro būs tādi kaut kādi Ķīnas varianti. Kaut kādi sākot no 400-500 jau būs jau tādi labi ražotāji, jau tur, nezinu, Eiropa, Vācija, tur tādi brendi. Un tad 700 līdz 1000 tur jau būs jau tādi jau gudrie lādētāji, kas paši saprot, man ir piemēram tāds lādētājs, kas pats saprot biržas tarifu. Ja? Viņš ir saslēgts ar internetu, es vienkārši viņam pasaku, man lūdzu 7 no rīta, lai mašīna man ir pilna. Es viņu vienkārši piesprāžu, viņš saprot, cik šobrīd ir pulkstenis, ka es viņu piesprāžu,
un viņš saprot, cik viņam ir laiks palicis līdz tam brīdim, kad es norādījis, kad jābūt auto pielādētam, un viņš pats saprot, kāds ir biržas tarifs tajā atlikušajā laika periodā un izvēlās pats lētākās stundas un pielādē. Tāda feature, tāds lādētājs jau maksā tur 1000 un uz augšu. Bet tajā pašā laikā kas ir šis te Wallbox? Tas ir vienkārši 3-fāžu lādētājs. Tas ir 3-fāžu lādētājs, un ja ir jāizbūvē mājās, vai varbūt jau ir izbūvēts šis te 3-fāžu pieslēgums, kas ir, tā rupsakot, tā sarkanā piecu tādu ķepu, tā apaļā sarkanā rozeta. Mierīgi auto var slēgt pie tāda, jo ļoti daudzām auto aplikācijām, tu pašā aplikācijā vari, tā kā mašīnas aplikācijā, nevis uzlādes iekārtas Wallbox aplikācijā, bet pašas mašīnas aplikācijā tu vari menedžēt šīs te uzlādes, norādīt laikus, kuros tu gribi, lai auto tiek lādēts, tur, nezinu, pats skaties biržas tarifu līdz, tur pasaki lādējumā no 2 līdz 4 šonakt. Vai vienkārši tev ir fiksēts tarifs, tev vienkārši vajag šo te 11 kW uzlādi, tad vienkārši katrai mašīnai ir tāds lādētājs līdz komplektācijā, kur var iespraust šajā te sarkanajā 3-fāžu rozetē, un tu vienkārši viņu lādi, un tev vispār nav nekādas izmaksas, nav nekāda Wallbox vajadzīgs. Tā kā ir arī tāda iespēja. Tur jāsaka pēc situācijas, pēc tā kāds cilvēkam, kur viņš dzīvo, kas viņam to pieslēgumu, ir vērts par to painteresēties, pirms domāt par elektroauto, par jaudām, par ko visi te cepās, pusgadu atpakaļ par šīm te pieslēgumu jaudām un sadalas tīklu tiem visiem tarifiem un visu. Bet tādā standarta situācijā, es dzīvoju ļoti tādā standarta mājā ar standartizētu elektrības pieslēgumu, 3 fāzes, 25 ampēri, lielākā daļa Latvijas mājas, privātu mājas, kas ir pēdējo 10 gadu laikā būvēts, viņām ir šāds pieslēgums, 3 fāzes, 25 ampēri. To pilnībā pietiek, lai darbinātu šādu te Wallboxu un paralēli ceptu zivi, ietu vannā, vispārējo, Sorry, skatītājs, te man nedaudz mainu skatu streamam, tu atradīšu ideālu duet streamu, kā pirmajā reizē ir kā ir, bet prieks par pirmajiem jautājumiem. Droši sūtiet tos iekšā, es centīšos tos noķert, mēs vienkārši iesim dabiski cauri tēmām un gaidīsim. Cik tev, Mārtiņ, laiks vispār šodien ir sarunai, lai es neaizsēžos? Varam runāt, kaut vai līdz 9 varam runāt. Ja kāds klausīs, vai mēs varam runāt tik ilgi, kamēr nokritīs uz 0 tie skatītāji vai uz 5. Labs ir. Ķeramies klāt, varbūt tai lielajai tēmai. Mēs esam sapratuši tavu setupu, kāds tev ir. Mēs zinām, kādu auto tu brauc. Elektroauto un ziema. Tavuprāt, mēs šobrīd esam kaut kādā tādā cepšanās burbulī, vai tur ir kaut kādi savi pamatoti uztraukumi, skepse un arī ir lietas, no kurām ziemā tomēr ir jāuzmanās, kur cilvēks, kurš tikko ir pārkāpis no benzīna auto, elektroauto, varēs uz kaut kā uzķerties. Kādas tev sajūtas par elektroauto un ziemu? Atbildot uz to pirmo jautājumu komentāru daļu par to, man liekas, cilvēki cepjās par to, par ko žurnālisti un blogeri runā. To, ko padod to tēmu, par to arī cepās. Arī benzīna mašīna vai dīzeļu motoru mašīna arī tērē vairāk degvielas ziemā. Ja? Mašīna ir jāuzsilda, gan elektro, gan dīzeļu mašīna. Mašīna tur izpolē, vairāk par sniegiem un vairāk izmanto pilnpiedziņu, ja viņi tur slēdzās vai neslēdzās tā mašīnām. Tā kā arī šīs te klasisko iekšdedzinēju mašīnas tērē ziemā vairāk. Ok, protams, ka tas nav 30% vairāk kā elektro, bet arī tās mašīnas tērē vairāk. Elektromašīna, kā jau sākumā mēs runājām, tātad rupi rēķinot, ziemā tu var nobraukt par 30% mazāk, un vispār, ja mēs ir pilnas šie te reklāmas, katrai mašīnai ir reklāmas buklets, ir specifikācija, cik ar to mašīnu var nobraukt. Arī tie ir meli. To nobraukt mazāk. Arī tieši tāpat kā degvielas piedziņas mašīnai, ir mašīnas specifikācija, kurā tu vari nobraukt, piemēram, mašīna tērē pēc dokumentiem 7 litri benzīnu, piemēram. Ja? Protams, ka reālā dzīvē viņi tērē 8,5. Ja? Ir sasniegt šis rādītājs kaut kādos testos, ideālos apstākļos, ideālajā temperatūrā, bezvējā,
laboratorijā vai kaut kur ir sasniegts šie 7, bet reālos dzīves apstākļos visas mašīnas tērē vairāk nekā viņai rakstīts dokumentos. Tieši tāpat ir ar elektroauto. Ja notiek šie testi arī ideālos apstākļos, siltumā, bezvējā un tā tālāk, un tiek sasniegts, piemēram, saka 500 km. Tātad tas pērkot šo te auto, izvēloties, vajadzētu norēķināt nost 15% no tā, ko sola ražotājs, un tas būs reālais nobraukums vasarā, un norēķināt nost 30% no šī te apjoma, un tas būs nobraukums ziemā. Tātad rupi rēķinot, ja ražotājs saka 300 km var nobraukt, tad ziemā tu varēsi nobraukt ar viņu apmēram 250, un ziemā to ar šo auto varēs nobraukt 200-210. Tad tie būs tie reālie nobraukuma dati. Tas ir tik daudz, 30% šeit baigais apjoms ziemā. Tad sanāk, ka... Bet tā viss ir... Mazām baktēriem vajag skatīties nemaz tad ziemā. Līdz tam droši vien mēs vēl tiksim, bet runājot par tiem patēriņiem, arī jāsaka, ka tā viss ir fizika. Ja? Tur nav nekāda noslēpuma. Labi, es tagad baigi gudrais iztaisījos, bet nebija fizikā teicamnieks, bet tīri matemātiski tie elektroni pa to bateriju skraida lēnāk, ja? Un tur bišķi savādāk tajā augstumā. Līdz ar to tā veiktspēja tai baterijā ir mazāka ziemā. Un otrs aspekts ir tāds, ka ziemā vienkārši tīri, tas pats, kas degvielas mašīnām, ir vajadzīga vairāk enerģija. Mēs iztērējam vairāk enerģijas, lai uzsildītu auto salonu, mēs iztērējam vairāk enerģijas, lai mēs brauktu pa sniegu, spolētu tur un tam līdzīgi. Un kas nāk klāt elektromašīnai, kas nav degvielas uzpildes mašīnai, ir mēs tērējam enerģiju, lai sildītu bateriju. To arī cilvēki nezin. Tā kā varbūt nesaprotu, bet, tā tāda ļoti specifiska lieta, bet, tas ietekmē to baterijas atlikumu, cik to var nobraukt ar auto, jo baterijai ir darba temperatūra. Es nezinu, kāda viņi ir, bet viņi ir, plusos, viņi ir plus 15, plus 18 grādi, kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tad šim te dzelzim, kas ir baterija, viņam ir jābūt plus 15 grādus siltam, ja? Piemēram, kaut kas tāds, 15/20, ja? Ja mums auto stāv ārā mīnus 10 grādos, tātad tā mašīna, viss dzelzs, viss baterija ir mīnus 10 grādi. Labi, viņi tur iekšā kaut kur sapakot, varbūt viņai nav mīnus 10, varbūt viņai ir mīnus 2 tam dzelzim. Ja, bet mums viņa tātad ir fiziski jāuzsilda. Baterija pati tērē enerģiju, lai pati sevi uzsildītu. Ja mašīna stāv garāžā plus 10 grādos, vai mašīna stāv vasarā plus 10 grādos pa nakti, ja, tad šis te enerģijas patēriņš atkrīt. Un es arī esmu veicis eksperimentu, kad man auto ikdienā stāv ārā, un augstā ziemas dienā man ir, es piefiksēju to nobraukumu, cik es varu nobraukt, es aizbraucu uz biroju, man birojā ir pazemes stāvvieta, tur ir kaut kādi plus 3, plus 4 grādi, es nobraucu to mašīnu lejā, piefiksēju, cik ir tas atlikums, un pēc tam viņi tur nostāv kaut kādas 6-7 stundas, lai es nāku apakaļ, un tas nobraukums ir pa kaut kādiem 15-20 kilometriem lielāks, jo vienkārši tā mašīna ir uzsilus, tā pati ir uzsilus, mašīna to saprot pati, ka nevajadzētu enerģiju tērēt, un automātiski rāda tev lielāku to nobraukumu. Tā kā vienkārši āra temperatūra, vairāk patērējam, lai sildītu salonu, patērējam, lai sildītu bateriju, un mašīna, teiksim, ziemas apstākļos pat pa sevi tērē vairāk enerģijas, jo mēs tur spolējam un driftējam, ja. Tagad tieši tā, un vienkārši saliekot to uz papīra, ar to rēķinoties auto pērkot, to saprotot, zinot, tu arī pieņem to lēmumu, tu saproti, cik tev tā mašīna brauks, un ja tu sarēķini, ka tev to pietiek, tad arī nav nekāda cepiena. Tāpēc ir vērts mašīnu sildīt no āra, lai uzlabotu baterijas darbību. Mēs vienkārši ielikām mītus, es piefiksēju pāris tādus dīvainos mītus. Viens no tiem bija, vai ir vērts mašīnu sildīt fiziski no ārpuses ar kaut kādu sildītāju. Kā tas būtu? Tā kā garāžā vai sildīt? Aptuveni, jā, ka tev blakus ir sildītājs, rītīgi tagad jāuzsild, lai tā baterija labāk strādā. Vai vērts sildīt gultu pirms tu ej tur gulēt, vai poda vāku sasildīt. Tas ir tas pats, patīkam, protams, un tu iekāp siltā gultā, ja viņi tur, tas ir tikpat muļķīgi, tā ir mašīna, tas ir dzelzgabals, ko tur daudz, tā kā vienkārši jārēķinās ar to patēriņu, kāds viņš ir, bez kaut kādām liekām klapatām.
Nu, tā es uz to skatos. Protams, ka tur katrs jau jūg savādā. Tu esi saskāries ar to, ka pati elektroautorāta uzlādes stacijā gļuko ziemā, jo tas viens raksts, es atradu, tas nebija no Latvijas, tas bija no ASV, un tur bija liels skandāls ar to, ka Teslas superchargeri bija atteikušies vispār darboties. Bija arī kaut kādā vienā no tiem ziemeļu štatiem, kur arī apstākļi līdzīgāk mums. Nu, ka tur tīklā jau bija parādījušās problēmas. Kaut kur Latvijā es to novērojis, vai pie mums, tavuprāt, gatavoja jau ar domu, ka būs augsts? Es esmu novērojis visu kaut ko, bet arī jāsaprot, ka tā uzlādes jauda vai uzlādes ātrums, kā nu mēs to saucam, ir nevis atkarīgs no lādētāja. Nu, ja lādētājs ir darba kārtībā, viņam tur tā strāva tik, cik viņam ir. Bet tas lielā mērā ir atkarīgs no paša mašīnas, jo mašīna ir tā, kas prasa no tā lādētāja to jaudu. Un sanāk tā, ka ir tur arī vairāk tie nosacījumi, ja? Tātad arī tīrā fizika. Ja baterija ir pilnīgi tukša, nu vai tur ir daži procenti palikuši, tad tā uzlāde no, tur, nezinu, piemēram, no 5% līdz kaut kādiem 15-20%, viņa būs lēnāka. Pēc tam tā uzlādes jauda palielinās, jo tīri baterija spēja vairāk ņemt pretī, notiek kaut kāda atkal tur fiziskie, ķīmiskie procenti, nu, ka tad, kad ir tas vidiņš, tad viņi var ņemt to maksimālo jaudu, kas arī katram auto ir savādāk. Nu, vai katrai baterijai, kas ir auto, ir savādāk. Un beigās, tā, ka baterija ir pilna, atkal fizika, tad arī tā uzlādes jauda samazinās, vai tas ātrums, ar kā to bateriju var pielādēt. Un tas nu gan ir visām mašīnām puslīdz vienāds, kad uzlādēt auto no 0 līdz 80, paņem tikpat daudz laika, cik auto uzlādēt no 80 līdz 100. Tas ir vienāds laiks. Nu, tā ir tā pirmā lieta. Tīri baterija, tīri fizika, kad kādā baterijas stāvoklī tu viņu lādē, cik viņi var ņemt pretī. Otra lieta ir šis te baterijas siltums, jā, vai darba temperatūra, ja? Tā to varētu nosaukt. Ir automašīnas, manā automašīnā tāda iespēja nav, bet ir automašīnas, tās pašas Teslas, arī Volkswagenam var tā izdarīt atsevišķiem modeļiem, ka pirms uzlādes, teiksim, tuvojoties ātrās uzlādes stacijai, tu vari nospiest pogu datorā, sagatavot auto lādēšanai. Un auto, ja ir nepieciešams, viņš uzsilda to bateriju līdz tai optimālajai temperatūrai, kādā viņai būtu jābūt, lai viņi spētu ņemt maksimālo jaudu iekšā tajā brīdī, kad mēs esam tajā stacijā piebraukuši. Ir vēl gudrāki auto, ja tu plāno, teiksim, tev auto navigācija saplāno tavas uzlādes, tu ieliec, ka tu gribi braukt uz Varšavu, viņš tev saplāno, ok, tev vajadzēs tur 2 uzlādes līdz Varšavai, tu saki, jā, hops, es piekrītu, ka šajās 2 vietās es lādēšos, un tad jau auto pats zina, tu braucot vienkārši pēc šīs te kartes ar iebūvēto navigāciju, autos zina, mēs tuvojos, man tur vajag, 10-12 minūtes pirms tā stacijas man jāsāk sildīt, auto pats to dara, tev nekas vairs tur nav jāspiež, un pierocot tai stacijai, auto ir gatavs ņemt maksimālo jaudu pretī. Un par to jaudu un to ņemšanu pretī arī tas tur atšķirās, katram auto tas ir savādāks. Tad tam arī jāpaseko līdzi, ja plāno braukt tādus garākus gabalus un ceļot ar elektroauto, tad ir svarīgi, ka tā uzlādes jauda, uzlādes ātrums ir maksimāli liels. Manam auto, piemēram, tāds ir 125 kW. Ir tā absolūti maksimālā jauda, ko viņš var ņemt pretī. Tātad, ko tas nozīmē? 125 kW. Tas ir tātad kilovat. Arī es ar sākumā jau biju piemirsis no fizikas, kas ir kilovati un kas ir kilovatstundas. Mēs te arī runājam. Tātad kilovati ir jauda, kilovatstundas ir ielādētais apjoms iekšā baterijā un pēc tam tālāk arī patērētais apjoms ir kilovatstundas. Tātad jauda sauc par kilovatiem, ielādēto apjomu elektrībā sauc par kilovatstundām. Lūk, un tad runājot par jaudu, mans auto var ņemt 125 kWh. Tas nozīmē, ka 125 kW, tas nozīmē, ka es varu stundā ielādēt 125 kWh. Ja mana baterija ir 64 kWh ietilpīga, tas nozīmē, ka rēķinot tur 30 minūtēs es varētu pielādēt no 0 līdz 100. Ja? Realitātē tā nav, jo atšķirās tā, tad mans auto neņems visus 125 kW no 0 līdz 100. Viņš sākumā ņems 15, pēc tam 20, pēc tam
pēc tam, nezinu, 115, jā, es pašu lielāko, ko es savu auto, es redzēju, 118, jā, nevis Tas ir kaut kāds 105. drošības aspekts tajā, ne? Viņš tā uzreiz nebliež iekšā. Jā, tā ir, kā mēs runājam, tā ir fizika, un Mhm. tur ir kaut kādi arī tie drošības, jā, kad tur, nu, kaut kas, lai tur nenotiek, jā, ka viņš pamazām viņu uzaucē. Nu, lūk, un tad ir auto, kuri var ņemt tikai, nezinu, 60 no šīs te ātrās uzlādes stācijas. Ir jau, nu, tagad pēdējie auto, jā, kas var, nu, tagad jaunais Volkswagens, kas nāk, viņam ir 175 kilovati. Šis tāds Tad ir labs tie, padoms cilvēkiem tajā brīdī, kad viņi izvēlās elektroauto, ka ir jāpievērš uzmanība nevis tikai tam nobraukumam, bet arī tam, cik reāli ņem pretī. Jo man šķiet, ka bieži vien cilvēki apstājās pie tā, nu jā, maksimālais nobraukums, tur kā 400-500 km, viss ļoti labi, un neapskatās to uzlādes ātrumu, jo tas jau realitātē nozīmē to, cik reāli tu ilgu laiku pavadīsi vai nu tajā tās stacijas vai tajā benzīnu uzpildes stacijā, kur ir tas uzlādes arī avots. Tas man šķiet ir tas, kas beigās tev rada to garšu un iespaidu par to elektroauto. nu, tā ir, bet nu, pašā sākumā ir arī vienkārši jāizvērtē, kur tu brauc, kāda ir tava braukšanas paraduma. Un vai tev tiešām, jo, teiksim, nu, protams, ka jo šīs jaudas ir lielākas, baterijas lielākas, jo tas auto arī dārgāks ir. Ja? Viena ražotāja, viena modeļa ietveros, tu vari izvēlēties dažādu izmēru baterijas, un viņas maksā dažādi. Līdz ar to, ja tu brauc ceļojumā reizi gadā, vai ja tu brauc ceļojumā reizi, nezinu, ar auto ceļojumā, tu varbūt brauc reizi 3 gados. Varbūt, ka tev nevajag to lielo uzlādes jaudu un to lielo bateriju. Jo, piemēram, tu dzīvo, nu, katram mums ir tie braukšanas paradumi, viņi ļoti katram, nu, teiksim tā, līdzīgi. Nu, katru nedēļu mēs braucam, nu, mums ir kaut kāds cikls, mēs braucam uz darbu atpakaļ, mēs braucam sestdienās, mums ir kaut kāds hobijs, tur vienreiz nedēļā vai vienreiz mēnesī mēs braucam uz laukiem, un vienreiz gadā, piemēram, mēs braucam ceļojumā. Nu, saliekam to uz papīra, pastamies, kādi ir tie maršruti, uz kurienes braucu, cik es tālu ar to bateriju vienu uzlādies, piemēram, mājās varu lādēt, cik es varu nobraukt, cik man vajag dienā, cik man vajag nedēļā, kur es braukšu, kur ir mani lauki, kur es lādēšu tur. Nu, piemēram, ņemam manu gadījumu. Ja? Es ikdienā braucu 70 līdz 100 km, es braucu Ādaži Pārdaugavu, turp un atpakaļ. Reizēm vēlreiz aizskrien līdz Rīgai un atpakaļ. 100 km dienā. Arī man te raksta, oi, tev tur Audi mazā baterija, tur fuj, ja, tur, kā tad tā. Bet man īstenībā varētu būt 2 reizes mazāk baterija. Man pilnīgi pietiek, jo man ir ziemā 200, vasarā 300 km. Ja. Bet mana specifika vēl ir tāda, ka mani lauki ir Talsos. Nu, labi, tie nav lauki, nesauksim Talsus pa laukiem. Ja. Tā tomēr ir 4. lielākā pašvaldība. Ar šito Mārtiņu uzmanīgi mūsdienās atceries to gadījumu ar Dobeli un Čukņu, ja mēs varam mauzās iebraukt. Jā, nē, es mīlu Talsus, vairāk kā Rīgu un Ādažu kopā. Tā kā visi, kā es esmu tiešām liels pilsētas patriots, tie, kas man pazīst, to labi zina, man tas nevienam jāstāst. Nu, lūk, tātad Talsi, tur ir 2 e-mobīļu stacijas, kas ir šīs, kas bija tās pirmās stacijas, jau izbūvēts, nu, jau pirms kādiem 10 gadiem, nu, diezgan jau morāli un fiziski novecojušas, bet tātad šīs te stacijas jauda ir 50 kW. Vienalga, vai mana mašīna var ņemt 60 vai 125 vai 175, viņi ņems 50, jo šī stacija nevar dot ārā vairāk. Ja? Nu, tātad atkal mēs atceramies, ka tātad mašīna ir tā, kas prasa, un stacija ir tā, kas dod, bet mašīna ir tā, kas regulē to jaudu. Ja? Un, ja es aizbraucu, piemēram, ar augstu tukšu bateriju, mašīna tai stacijai prasīs, nezinu, 15 kW. Tā stacija to var iedot, jo viņai ir 50. Pēc brīža viņa prasa tur 35. Stacija var iedot. Pēc brīža mašīna saka, hops, es esmu gatava ņemt tagad, nezinu, ar 115 kW lielu jaudu. A stacija saka, hei, man tikai 50, šeit 50. Nu, tā tas darbojās. Mīti un realitāte. Vēl viens jautājums par lādēšanu. Ko labāk darīt lādēšanas laikā? Labāk izkāpt no mašīnas, visu izslēgt, aizslēgt un aiziet uz benzīna tanku pēc kafijas, vai ir ok arī sēdēt mašīnā un tur skatīties vidikus un klausīties mūziku? Ko rāda praksi? Tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Es esmu darījis gan tā, ja man kaut kur vajag palādēt, vai man nav ko darīt, vai man vajag samontēt video priekš savu blogu, man tā brīdī nav ko darīt, tad lādējot mašīnu pie šīs te ātrās uzlādes stacijas, es arī palieku mašīnā, darbojās siltums, darbojās radio. Nu, tur, protams, ka es tērē enerģiju, bet cik viņš tur notērē tas radio un tas pūtējs tur.
Paldies visiem skatītājiem, kur mums sūta rozes un zibentiņus un vispār. Paldies par jūsu atbalstu. Edgars Čuks ir atrakstījis tādu komentāru, ka ar Latvijas algām jau grūti atļauties to elektroauto, kas man noved varbūt pie tā nākamā jautājuma par izmaksām. Es redzēju, ka tur ir regulāri taisa arī video arī par izmaksu jautājumu. Es saprotu, ka tev ir kaut kādi arī cipari piefiksēti. Elektroauto un ziema. Cik tas aptuveni izmaksā, man grūti kā ne elektroauto īpašniekam tikai uzlikt kaut kādu skalu, tie 100 km. Tas ir tas labais salīdzinājums, lai saprastu. Nē, tas ir pats sliktākais salīdzinājums. Sliktākais, ok. No kur vēl sāk? Šis, man liekas, ir galvenais mīts, par ko varētu uztaisīt atsevišķu blogu vispār, par to, par elektroauto izmaksām. Absolūti, tas, cik es esmu saskāries šajā blogā un komentāros un draugos un pat manu draugu lokā ir cilvēki, kas ir mana vecuma, kas ir beiguši augstskolu un kas nespēj to saprast un nespēj to sarēķināt. Tātad, kā būtu jāskatās uz auto iegādi? Un ne tikai uz elektroauto iegādi, arī uz parasti iekšdedz dzinēja auto iegādi. Tātad tev būtu kā saprātīgam saimniekam, savas maka saimniekam, tev būtu jārēķina kopējā auto izmaksa, kopējās auto izmaksas visā auto lietošanas laikā vai ciklā. Tātad ņemam piemēru, tad es auto lietošu, tad ņemot līzingu, tu jau zini to periodu, kādu tu auto lietos, 3 vai 5 gadus. Labi, ok, ņemam 3 gadus. Vienalga, vai tas ir Kia Ceed, vai tas ir Audi e-tron, vai vienalga kāds cits auto, iekšdedzes vai elektroauto. Tātad tev ir jāsaliek visas tās izmaksas, ko tev šis auto radīs. Tātad iekšdedzes dzinēja auto, tev būs, jo ko parasti cilvēks domā? Aha, viņš skatās uz līzingu maksājumu. Līzingu maksājums man ir, 320 eiro mēnesī. Jā, man jau vajadzēs degvielu, to man tāpat vajag, apdrošināšanu, to jau nopirks reizi gadā, būs jābrauc uz CSDD, kad tu pienāks, tad domās, cik tur tas nodoklis, tur es pat nezinu, cik tas nodoklis, ja? Un šādi ir tā pieeja. Bet tad, kad tu saliec tās izmaksas visas kopā, tu redzi, ka līzinga maksājums labākajā gadījumā ir pusi no izmaksām. Es rēķināju savu iepriekšējo mašīnu, kas arī bija rīga dīzeļa mašīna, kas tērēja 10 litrus uz 100. Mans līzinga maksājums bija 35–38% no manām kopējām izmaksām uz šo te mašīnu mēnesī. Bet tad atgriežoties pie tā aprēķina, kā tai lietai vajadzētu pieiet. Mēs tagad paņemam, saliekam mašīnu, tad es iemaksāju pirmo iemaksu tik, man mašīna, līzings man maksā tik, man vajadzēs oktu, man vajadzēs kasko, man vajadzēs mašīnai reiz 2 gados riepu komplektu, gan ziemas, gan vasaras, man būs jāmaksā apdrošināšana, to es pieminēju, tad man būs jāmaksā nodoklis, man būs ceļa nodoklis, man būs jāiet apskate, man būs jāiet apkope, mašīnai vajadzēs bremžu klučus, mašīnai vajadzēs slotiņas, mašīnai vajadzēs par stāvvietām maksāt. Un tās jau ir jau 9 pozīcijas. Un degviela 10. Mašīnai vajadzēs degvielu. Saliekam 10 pozīcijas. Sarēķinam, cik tas ir kopā. Skaidrs, ka tās izmaksas viņas nav katru mēnesi. Tev rieps ir reiz 2 gados, apskati ir reiz gadā. Ja tā ir jauna mašīna, tad pirmā apskati ir pēc 2 gadiem. Un pērkot jaunu auto, liekas, kas tad tur? Ja tu aizbrauc pēc tiem 2 gadiem, tev nodoklis pa 2 gadiem jāmaksā, nevis pa 1. Vēl tur kaut kas, jā. Un sarēķinam visu tās izmaksas 3 gados. Un beigās saprotam, cik tā mašīna maksās. Apmēram paskatāmies sludinājumu, šāds modelis, 3-gadīgs, cik viņš maksās, kāds būs atlikums, kas man paliks pāri, ja man paliks pāri, vēl tur jāskatās, ja tur to līzingu pirmo iemaksu. Un paskatāmies un sarēķinam, cik tā mašīna maksā mēnesī. Un tieši tāpat ar elektroauto. Bet elektroauto ir vesela virkne ar izmaksām, kas nav. Tev nav jāmaksā par stāvvietām, tev nav ceļa nodoklis. Ja tu pēc auto uz uzņēmumu, tad tavs ikmēneša transportas eksploatācijas nodoklis ir 15 eiro, nevis tagad tikko viņu arī pacēla pirms pusgada, pagājušajā gadu vasarā, kad dažiem auto viņš ir pat 140 eiro mēnesī. Degvielu es teiksim, braucu ļoti daudz. Manā konkrētā gadījumā es braucu ar 3500 km mēnesī. Iepriekš es 10 litrus slēju, man degvielas izmaksas bija 650–700 eiro mēnesī. Šobrīd manas izmaksas ir 150–170 eiro mēnesī par elektrību, par enerģiju. Ja? Un tad, kad es salieku visu šās izmaksas kopā, tad mans līzinga maksājums, protams, ka Audi e-tron ir liela, dārga prēmijuma automašīna. Mans ikmēneša līzinga maksājums ir liels, protams.
Bet tad, kad tu saliec 3 gados visu un sadali uz 36, tad mans auto ir apmēram 35 līdz 40 tūkstoši eiro vērta Volkswagen Passat līmenī. Un tur ir tā starpība, ko cilvēki reti kurš šai lietai pieeja šādi. Un reti kurš to tā, aizdomājas vai rēķina. Ja, ka tev jādomā tādā visa cikla garumā par šīm te izmaksām. Un es esmu diezgan daudz savus draugus un paziņas apklusinājuši, kuri braukā, ar Passātiem, ar Oktāvijām, ar visu kaut ko, un viņiem liekas, es viņiem nosaucu savu ikmēnešu maksājumu, ja? Viņš vienkārši, viņam acis šitā ieplešās. Un tad es saku, panačur, saliekam tavu Škoda Oktāviju, kur viņš ir nopircis par 17-18 tūkstoši eiro, viņš saliek, un beigās sanāk, ka tā Oktāvija, protams, ka viņi ir lētāki, bet viņi ir lētāki, pa 150, pa 200 eiro mēnesī, visā tajā ciklā, ja, sadalot, ja, un tad tu pasties, vai tu brauc ar 17 tūkstoši vērtu Oktāviju, vai tu brauc ar prēmijum segmentu e-tron, 300 zirgspēkiem, pilnpiedziņu, komfortu, visādām featurām, visu kaut ko. Viņš ir, protams, dārgāks pa Oktāviju. Es nesaku, ka viņš ir tajā pašā cenā, bet viņš ir 35, 40 tūkstoši vērtas iekšdedzes dzinēja mašīna cenā. Tā izmaksa ir vienāda. Tā kaut kā. Tā kā, ja man kāds saka, ka elektro ir baigi dārgs un to nevar atļauties, saliec tās savas izmaksas tam savam jaunam vai mazlietotam vai lietotam auto, kas tev šobrīd ir, un tu būsi pārsteigts, cik īstenībā dārga ir automašīna. Auto noteikti ir dārgi, bet to arī cilvēki arī komentāros izsaka savus viedokļus. Paldies jums par to. Mēs varam paņemt vienu jautājumu, kas tikko ienāca. Ko tu domā par lietotiem elektroauto, jo viens ir pirkt jaunu, otrs ir pirkt jau lietotu. Man šeit tas lietoto auto tāda tēma kļūst arvien aktuālāk, jo skaidrs, ka ir pagājis jau kaut kāda paudze, kaut kāds cikls, kopš mēs iepazinām pirmās Teslas, pirmos Leafus un visu pārējo, un tagad tās mašīnas sāk parādīties kaut kur par izdevīgākām cenām. Tavuprāt, labs karsts pīrādziņš, ķeram ciet, vai arī tur ir kaut kādas lietas, no kurām noteikti vajadzētu uzmanīties no tavas pieredzes, protams, spriežot? Es redzu mazākus riskus nekā iekšdedzes dzinēja mašīnām, elektromašīnām ir daudz mazāk detaļu. Tad, principā, tev nav motora, ja tev attiecīgi atkrīt pilnīgi visas potenciālās slēptās problēmas, kas ir saistīts ar motoru. Iekšdedzes dzinēja motoru. Jā, mašīnai ir piekari, kas ir apmēram tāda pati, tur ir apmēram tikpat daudz detaļas kā iekšdedzes dzinēja mašīnai. Kam būtu jāpievērš uzmanība ir baterija. Ja? Tātad baterija, auto nobraukums, kas attiecīgi deldē šo te baterijas ietilpību, jo baterijai arī viņai samazinās šī te ietilpība. Vienīgais risks ir tāds, ka tu vari nopirkt auto, kuram ir, kurš varbūt tās ir tur nepareizi lādēts, kurš, tur, es nezinu, ka tā baterija ir būtiski zaudējusi savu ietilpību. Jo jebkura baterija, arī telefona baterija vai nezinu, powerbankas baterija, laika gaitā zaudē šo te savu ietilpību. Ja tu nopērc jaunu, viņai to var ielādēt X enerģiju, tad tu pēc brīža var ielādēt 0,9X, pēc tam 0,7X un tā tālāk. Tas ir vienīgais tāds aspekts, bet tai pašā laikā, tā tad ir kā kuram ražotājiem, kā kuram brandam, baterijām parasti ir 7, 8, 10 gadu garantija vai 160, 200 tūkstoši garantija. Ir auto, kuriem baterija šo te ietilpību var pārbaudīt tāpat kā telefonā, pašā mašīnā apskatīties. Es tieši gribēju jau prasīt, kā to var normāls cilvēks, piemēram, iztēlamies situāciju, tev auto piebrauc kaut kādā lielveikalā stāvētā, šeku skaties. Kā tu vari uzreiz tā saprast? Tā kā, es saprotu, ka Nē, uzreiz, man liekas tā, manam auto to nevar apstīties, vienkārši kaut kur iet datorā, tā kā telefonā uzspies tas baterija life, jā. To noteikti var izdarīt servisā. Bet, ja auto ir tur 2-gadīgs, 3-gadīgs, es tam vispār nepievērstu uzmanību, es to neņemtos. Jo kaut ko tur tik šausmīgi fundamentāli sačakarēt,
3 gadu laikā nav iespējams. Arī par to lādēšanu. Nu, tātad tas ieteikums visiem elektroautoriem, tas ieteikums viņu lādēt līdz 80%. Jo tas tad saudzē to bateriju, ka tu nespied viņam to visu pilnu, un tas tev palielina to baterijas ilgmūžību. Es savu auto katru dienu lādēju līdz 100%. Man pilnīgi vienalga. Tāpēc, ka es to auto lietošu 3 gadus, man ir vienalga, vai viņam pēc 3 gadiem baterijas ietilpība būs 97 vai 92 vai 85, man pilnīgi vienalga. Līdz ar to es sev neapgrūtinu ar to, ka man tur kaut ko tur 80, es viņu piepūšu pilnībā pilnu. Un tas, ko man rāda, apmēram vakar bija situācija, es atbraucu mājās ar 6 km atlikumu, baterija pilnīgi tukša, un es viņu uzlādēju pilnīgi pilnu, un man viņš rādīja, tātad Wallbox uzlādes aplikācija, man rādīja, ka es ielādēju 65,2 vai 6 kWh. Par vienu vairāk nekā ir man baterija, pēc ražotāja, man baterija 64 kg, es ielādēju 65. Man te komentāros uzrakstīja no Audi Volkswagen importiera viens kungs un saka, ka tas tā ir iespējams, jo ir kaut kādi, ir šīs enerģijas zudumi, ja? Vados tur vēl kaut kur, respektīvi tas Wallbox tev ir iedevis tos. Arī jautājums, cik viņš precīzi uzskaita, ja tur. Bet, teorijā vajadzētu būt tādai, ka viņš tiešām iedeva bišķiņu vairāk par 64, tas viss kaut kur tur vados tajā visā kaut kādā tajā, tur kaut kur bišķiņu vienkārši tā enerģija notērējās vai pazuda, tai baterijā iegaities 64. Bet ko es to gribu pateikt, ka tad es esmu nobraucis gadu, mašīnai 42,000 nobraukums, es viņas lādējis, teorētiski visu laiku nepareizi, katru dienu, jau 380 dienas es viņu lādēju nepareizi, bet baterijas ietilpība nav samazinājusies. Līdz ar to, nav par to, ko cepties. Bet arī, jā, es stingri iesaku skatīties, lietotas elektromašīnas, ir ļoti labas cenas, piemēram, Kristaps Skutels ar to mašīnu, ko viņš brauc. Man liekas, superīgs variants. Protams, tā mašīna, viņa ir tā mašīna, kas tērē vismazāk. Nav uztaisīta neviena cita elektromašīna pasaulē, kas tērē tik maz kā tā. Viņam ir tas Hyundai Ioniq pirmais modelis. Bija kādreiz bija Rīgā tādi takši, tie baltie bija arī tādi. Viņi bija toreiz, viņi bija gan tā iekšdedzinēja mašīna, tāda pati buņģa bija tiem elektroauto. Un bija takši elektro. Lūk, viņam ir tāda. Tā mašīna ir kaut kāda, tas modelis, viņš šobrīd kaut kādus tur 7, 8 gadus vecs, viņš ir kaut tur 16, 17, 18 gads tie auto. Viņš tērē 10 kWh uz 100 km vasarā. Nezinu, neviena auto, kas tik maz tērē. Visi kaut kādi mazie Renault, visi šitie mazauto Peugeot, viņi tērē kaut kā tur 15, 16 kWh, mans auto tērē 30. Ja? Vasarā 25, 26, ziemā 30, 32. Tas tērē 10. Bet savukārt viņam ļoti maz baterija. Viņam ir tā, ka viņam ir, man liekas, 38 vai 40 kWh, ne, vēl mazāk, kaut kāda 28 kWh baterija. Viņš var nobraukt vasarā tur, 220, ja, tur kaut kādas tur 200, 220, un ziemā tas ir 100, 130, viņš var nobraukt 140, tur būtu tas, ja. Kas ir maz, bet ja tu sarēķini tos ikdienas, vai tu tiešām katru dienu brauc tos 100 un vairāk kilometrus, un es varu apgalvot, ka absolūti lielākā Latvijas iedzīvotāja daļa dienā nebrauc vairāk par 50, 70 km. Līdz ar to šis auto viņam ir piemērots, ja viņu var katru vakaru uzlādēt. Un šis auto maksā 15, 18 tūkstoši eiro. Plus tu var norēķini vēl valsts atbalsts 2,250. Jā. Tā kā, pilnīgi adekvāti, jā. Mums vēl palikušas ir kādas mazāk par 7 minūtēm, kā mums saruna pagāja, mums visu laiku, Mārtiņ, skatījos, skatītāji visu laiku mums ir bijuši kaut kādā brīdī vairāk, kaut kādā brīdī mazāk droši skatītājus aicinu. Ierakstiet vēl kaut vai tādus ātros jautājumus, kur mēs varam ātri atlikšajās minūtēs atbildēt, iemetiet iekšā. Mēs varam arī, man ir laiks arī ilgāk, mēs varam bišķi vēl paturpināt ilgāk, bet ja mums jābeidz, tad mums jābeidz.
Okay. Es te gribēju paprasīt par tādu vēl vienu interesantu aspektu par elektroauto un ziemu. Tā ir pati braukšana, jo, zin kā, tur pieredze dažādas, automašīnas, protams, dažādas ir, tīpaši šajā ziemā, kad mums bija daudz sniega, tur vienā brīdī bija vienalga. Tev ir elektroauto, benzīna auto, dīzels, vienalga kas. Ja vien tu ar tanku nebrauc, tad bija dažkārt grūti izbraukt no šādas tādas mazās ieliņas arī ārā. Bet, ja mēs neskaitam tos ekstrēmos gadījumus, elektroauto braukt pa ledainu sniegotu ceļu, kāda ir tava pieredze? Protams, tev ir konkrēts auto, bet es zinu, ka tu esi arī dažādiem auto pabraukājis. Ko tu saki par to braukšanas kvalitāti ziemā ar Latvijas ceļiem? Elektroauto no šāda aspekta skatoties ir viens liels pluss. Elektromašīna ir smagāka. Līdz ar to viņi vairāk spiež klāt pie ceļa, un viņi ir stabilāki. Viņi mazāk kaut kur tur ģorgājās pa kaut kādiem tur, nezinu, čakšņiem. Tā kā tā, ziemā es pabraucu, ko mēs braucām tagad ziemā, mums bija tas Volkswagen ID Buzz, bija pabraucām, protams, mans auto, vēl te kaut kādus, jā. Tur es tādu baigi būtisku atšķirību neredzu. Kaut kur vairāk buksē uz tādiem sniegotākiem ceļiem, ar to te nav bijis tāda saskarsme? Nē, labi, es braucu ar ikdienā ar pilnpiedziņas mašīnu, es vispār neizjūtu nekādu starpību. Man pirms tam bija arī liels džips pilnpiedziņas, viņš brauc tieši tāpat kā šis. Nekādas starpības. Ir tādas muļķības kaut kādas, man liekas. Ok. Kas varbūt vēl kaut kādi noslēdzošie, tev varbūt ir vēl kādi padomi saistībā ar elektroauto un ziemu, kaut kāds life hacks, ko tu esi novērojis, lai kaut kas lādētos labāk, vai braukt labāk, vai ietaupīt naudiņu. Ir kaut kas tev vēl ir aizķēries prātā, kur tas nodomājas, šitas ir forši. Man liekas, vienkārši nevajag cepties cilvēkiem vajag pozitīvāk skatīties uz dzīvi. Skaidrs, ka elektromašīna nav priekš katra. Tur ir jādomā, ir jārēķina, protams, kad ir tāda ņemšanās ar to visu, to lādēšanu un rēķināšanu. Tas ir tāds, kaut kādā ziņā, tas ir tāds dzīvesveids tev, un ir cilvēki, kas uz to pavelkās. Un ir cilvēki, kuri ir gatavi maksāt vairāk par degvielu, jo viņi ar to negrib ņemties, tas nav viņi. Mans lifehacks ir ļoti vienkārši. Es no rīta pamostos, es ēdu brokastis, es nospiežu telefonā podziņu, es izēju ārā, es ieslēdzu sievas degvielas piedziņas mašīnu, lai viņai mašīnu uzsils, tad es nāku atpakaļ, tad es aplikācijā ieslēdzu savu auto, attēlināt vienkārši, lai viņš man uzsilst, kad tāds ritmiņš iekšā. Un tāds ritmiņš. Un nekāda vaina ja tev būtu iespēja šobrīd izvēlēties kādu auto, mums viens no skatītājiem arī prasa, vai tu izvēlētos to pašu Audi e-tronu, vai tu jau ar savu pieredzi izvēlētos kaut ko citādāk. Nav obligāti kāds modelis jāsauc, varbūt kādi parametrus, ko tu vairāk skatītos, ja tev tagad būtu jāņem elektroauto ar tavu reālo pieredzi jau. Es savu elektroauto izvēlējos Excelī. Es neesmu nekāds tur zaļais domātājs vai tur kaut kāds baigais tur superfans. Tagad esmu, bet tanī brīdī pirms gada nē. Tas bija Exceļa lēmums, jo mans auto manām braukšanas vajadzībām izmaksām to, ar ko es gribu braukt, ar jaudīgu pilnpiedziņas mašīnu. Gribu maksāt mazāk nekā es maksāju pirms tam par lielu ēdelīgu džipu. Es braucu no Adažiem uz Rīgas centru, man ir ļoti svarīgi, ka es varu braukt pa auto jostu, es no rīta varu 15 minūtes ātrāk izbraukt Brīvības ielu un saliekot to Exceli, tas bija tas lēmums. Un ja jautājums, vai es pirku šo te pašu mašīnu, es pirku uz akciju, viņai bija milzīgi tur 20,000 eiro liela atlaide par šo naudu, par ko es viņu pirku. Es viņu pirktu vēlreiz, ja man viņa jāpērk par to naudu, cik viņa īstenībā maksā veikalā, es viņu pilnīgi noteikti nepirktu. Es pirktu kaut ko citu, mēs te esam sabiedriskā mediju portālā, nevar jau saukt, ko es pirktu, bet tas ir mans vidusceļš. Ja piedāvā pāris opcijas, tad ir ok. Vienu izcelt laikam nav ok.
jā. Zini kā, tas jau viss arī mainās, jo visu Mm. laiku nāk jauni modeļi, nāk jauni nu, katram brandam vēl kaut kādi apakšmodeļi, bet, nu, pilnīgi noteikti es šobrīd skatītos uz, nu, man arī vajadzīgs liels auto, man ir 3 bērni, viņi visi jau ir, 2 jau ir garāki pa mani, un mums ir vajadzīgs liels auto. Šobrīd, ja man būtu jāizvēlās, es pirktu, nu, vai skatītos uz Volkswagen ID4 vai ID7, kas tikko Mm. iznāca. ID7 varbūt es pagaidītu universāli, kā alternatīva varētu būt Tesla Y. Starp citu, viena no populārākajām, man šķiet, ka mašīnām aizdītajā gadā skatījos tik kaut kādas statistikas apkopojumu. Jā. Bet es neesmu Teslas fans, man ir draugam Tesla, un man Teslā ir ir kaut forši, tu sēdi pie stūres, aizmugurējā sēdeklī ir kā ir. Nu, aizmugurē neesmu sēdējis, bet Ne? man ir kaut kāds tāds aizspriedums pret tām Teslām. Bet tāpat laikā tikko ir paziņojums, kad Rīgā sāk tirgot tās ķīniešu mašīnas, es aizmirstu to nosaukumu, bet tas modelis bija Ora, bet ir vēl tas tā kā, ražotājs, kā brands, bet tas modelis ir, vai arī tas ražotājs bija Ora. Ļoti interesants auto, kas maksā šobrīd uz akciju 25,000, tāds kaut kas starp Porsche un Volkswagen Vaboli, viņš tāds izskatās ar ļoti labiem tiem baterijas parametriem. GWM Ora varētu būt īstais? Jā. Viņus tirgos kaut kādi, tie vietējie Latvijas dīleri ir dabūjuši tās tiesības, viņus tirgot un būs viņiem servis, un ir tās mašīnas jau Rīgā apskatāmas, ir jau arī var atrast blogos cilvēkus fotogrāfijas, kas ir apskatījušies. Tāpat tam Volkswagenam nāks ārā mazais tas ID2 kaut kad nākamgad, aiznākamgad. Respektīvi, tie varianti parādās, un arī tie auto paliek lētāki īstenībā. Arī tas pats ID4 ir lētāks, Tesla ir lētāk nekā viņi bija pirms gada. Tā konkurence sāsinās, tas hypes varbūt ir pārgājis, tas pieprasījums nav tik liels kā pirms, teiksim, gada. Tā kā tos auto var dabūt, pa salīdzinoši labām cenām, jā. Forši, Mārtiņ. Forši. Mūsu pirmā eksperimentālā stundiņa ir aizvadīta. Droši skatītāji, kaut vai uzrakstiet Mārtiņam vai arī pat uz LSMLV kontu, kaut vai privātu ziņu atsūtiet kaut kādu feedback, atsūtiet vēl kādas tēmas, kas mums vēl iespējams par elektroauto interesē. Varam noteikti par to parunāt un vēl par visu kaut ko citu. Un es domāju, ka mums vēl palika vesela čupa jautājumiem, ko mēs vēl varējām izrunāt, tā kā skatīsimies, ko kolēģi domās par šo eksperimentu. Varbūt, ka sanāks vēl kādreiz, bet man katrā ziņā, Mārtiņ, liels paldies tev par to, ka pieslēdzies mums šovakar, par to, ka biji sagatavojies sakarīgi sarunu. Skatītāji arī visu laiku mums uzturējās pie mums un arī iesaistījās. Tā kā paldies jums visiem. Sekojiet noteikti Mārtiņam, dzīve ar elektroauto. Dažādos sociālos tīklos, tā skaitā pat TikTokā, un piesakojiet arī LSM.CLV, strādājam ar dažādu saturu, mēģinām kaut ko paeksperimentēt laikam, tā kā paldies visiem, ka mums šovakar pieslēdzāties, varbūt Mārtiņ kādi atvadu vārdi uz atvadām? Es jau, man liekas, visu pateicu, vienkārši, ja mēs nevaram par to elektroauto nopaļojot, tad vienkārši katram ir savs aprēķins, savs domu gājiens, vajag, nevajag, ja vajag, tad kādu. Un es tas temats, ko mēs tur izvērsām visplašāk, ir par tām izmaksām, ka rēķiniet vienkārši izmaksas visu auto lietošanas ciklā, un tas cipariņš daudz ko pasaka priekšā, kas īstenībā jums ir vajadzīgs un kāds auto jums ir vajadzīgs. Un būs jau labi. Auto tā ir izvēle, kas ir jāizdara nevis ar acīm, bet ar Excel. Man šeit šis ir tāds no tevis par to Excelīt pie manis paliks. Un par to arī vajag, jo jārēķina līdzi, un tad jau arī atradīs to īsto. Jā, bet es arī tomēr esmu tāds cilvēks, kas uzskata, ka ir jāpērk tas arī, kas patīk. Protams, ka tur Excels ir viena lieta, bet vajag arī to, ka tu ej projām un atskaties uz to mašīnu. Jābrauc ir ar to. Bet atkal katram savs. Man to vajag, kādam citam to nevajag, kāds brauc vienkārši tīri racionāli.
Tā kā katram Dāmas un savs, kungi, Mārtiņš vienkārši Labās, reiķinam līdzi. Jā. Dzīve ar elektroauto. Paldies, Mārtiņ, līdz kādai citai reizei. Paldies tev. Jā, Labvakar. paldies. Tā. Čau.